vienu es pateikšu arī atklāti, ka es īsti laikam arī tiešām nezinu, kāpēc es gleznoju, jo atbildi nāk grūti ārā. Tas liek aizdomāties par to, ka es meklēju vēl atbildi uz šo jautājumu. Un ja es tik ilgi meklēju to atbildi to jautājumu, tas nozīmē, ka man interesē šī atbilde. Esmu droši, ka esmu vairākas reizes atbildējis uz to jautājumu pirms tam, kāpēc es gleznoju un nodarbojos ar mākslu, bet tās atbildes laika arī mainās, un man šī sajūta atgādina tādu kā attīstību, attīrīšanās procesu. Man liekas, ka līdz šim, kā esmu sevi novērojis, es īsti nespēju atteikties no tā, ko esmu iesācis, un man patīk tās lietas pabeigt. Ja tā pastāsta atpakaļ, rodas aizdomas arī, ka daļai vainīga ir mana mamma, jo bērnībā mamma stāstīja tādu stāstījumu, kad viņa vēlējās iestāties mākslas akadēmijā, bet viņa nogulēja iestāja eksāmenis, un tā arī nekad neiestājās. Jo viņa saprata, ka tā ir zīme kaut kāda viņai. Es varbūt tagad kļūdos atstāstot, bet tā es to atceros. Bet viņa īstenoja savu sapni, kļūstot par vizuālās mākslas skolotāju. Joprojām viņa arī strādā. Viņa strādā arī tagad, kad es uzsāku savu ceļu mākslas skolā, un es arī pabeidzu, un tagad es arī strādāju skolā. Un nemāku teikt, vai tas ir pateicoties viņai, bet viņa bija kā piemērs, ka darot savu darbu, tu vari būt arī ļoti priecīgs. Man liekas, pilnīgi pretēji, ka tā māja ir vairāk tāda zaļganīga, un tas asfalts ir vairāk tas sārts. Tas nav? Tā ir pļaviņa? Šis asfalts. Jā. Ar ko atšķirās skolotājs no skolēna, man liekas, ar to, ka skolotājs rāda arī piemēru, kā tikt galā ar tām sliktajām dienām, kad nevis apkārtēji vainīgi vai klases biedri vai kolēģi, bet vienkārši domas un kaut kādas emocijas, kas ir sakrājušās, viņas nav kaut kā līdz galam izrunātas vai uzklausītas. Un skolotājs ir viens no tiem, kas skolēnam var uzdot jautājumus un arī uzklausīt viņu. Mēģināt viņam arī parādīt to, ka palīdzot viens otram, mēs varam radīt ļoti jauku gaisotni klasē. Un varbūt dažiem tā ir vienīgā vieta, viņš jūtās arī vajadzīgs un saprast. Jā, šī sajūta man liekas, ka būtu skaisti to visu sniegt tiem bērniem, lai viņi vismaz nākotnē to pasauli veido mazāk sāpīgi. Līdz šim esmu strādājis daudzās un dažādās tehnikās. Esmu pat arī viņas miksējis, apvienojis un apgriezis kājām gaisā un visu kaut ko. Un, grafikas tehniku izmantot glezniecībā un glezniecības kaut kāds paņēmiens pielietot grafikas tehnikā. Cik es sevi atceros, tad es vienmēr esmu īsti novērotājs. Man ir paticis novērot vietas dabā. Šobrīd esmu nonācis pie jauna tāda
vārdiņu, kas sevi tagad uzskata par pētnieku. Man sievai nepatīk šis vārds, jo viņa liekas saistīts ar zinātni, bet priekš manis vārds pētnieks ir cilvēks, kurš pēta lietas, dabas parādības, pilnīgi jebko, kas ir saistīts un ar šo zemi, ar kosmosu. Un tās lietas arī ir, kas mani tā kā motivē. Tur tik forši ielīs ziedā iekšā. Es tikai ošņā, bet ielīs tā. Toties skolā, es sāku lēnām saprast to, kad es novirzos no ceļa, kurš bija uzsācis bērnībā. Es vairāk sāku fokusēt uz kultūru, uz cilvēkiem, uz kaut kādiem politiskiem un ekonomikas notikumiem un apstākļiem. Ir patīkami vienmēr atgriezties bērnībā, ja bērnība bijusi skaista. Tad ir arī tāda laba sajūta to, ka, ja man tik ļoti patīk atgriezties bērnībā, tad jau man tur gāja labi. Savos darbos esmu novērojis, ka man iedvesmo pretstati. Kā piemērs var minēt gaisma, tumsa, makro un mikro pasauli. Tad ceļa galā, kur es tagad esmu, es neizbēgami vairs neesmu viens pats. Esmu kopā ar savu sievu un abiem dēliem. Un es jūtu arī, ka viņi ir daļa no man radošā procesa. Un es vairs arī viņos nemeklēju šo te pretstatus un es atkal lēnām atgriežos pie tā, ko esmu pirms tam darījis. Jā.